Šodien mana sarunu biedrene būs farmaceite Dace Marcinkēviča un mūsu sarunas tēma – veselība. Dace, sāksim varbūt ar to, kas ir farmaceits? Būtībā ir tā, ka farmaceits ir viena maza daļiņa no veselības aprūpes speciālistiem. Un farmaceits pēc savas būtības ir speciālists, kas aprūpes ietvaros sniedz šo konsultāciju pacientam, līdz ar to veids farmaceitisko aprūpi. Un šīs aprūpes ietvaros neietilps tikai zāļu, izsniegšana un naudiņas iekasēšana, bet arī sekošana līdz, kādas zālītes pacients iegādājās un ko papildus, var ieteikt dažādas sniegt šos padomus. Un manā uztverē tad farmaceits ir šis padomu devējs gan pacientam, gan ārstam. Jo savā ziņā farmaceits ir farmaceiti pēc būtības ir tādi mazi ārsta palīgi, kas arī spēj konsultēt par zālēm, gan par bezrecepšu zālītēm, gan par recepšu zālēm, un tāpatās arī par dažādiem papildus līdzekļiem, dabīgiem līdzekļiem, ko var iegādāties aptiekā. Līdz ar to tas mans skatījums ir par to farmaceitu, kad farmaceits ir tāds ļoti daudzpusīgs speciālists. Savā ziņā farmaceitam arī ir jābūt mazliet psihologam. Viņam ir jāpieiet pareizi gan pie pacienta aprūpes, gan sadarbībā ar ārstiem. Un veidojot šādu sadarbību, veidojas pilnvērtīga farmaceitiskā aprūpe. Un tad es gribētu teikt, ka farmaceita pienākumos arī ietilptu rūpēties par šiem faktoriem, veselību veicinošiem faktoriem, par profilaksi un palīdzēt pacientam sniegt, vērst uzmanību uz dažādiem šiem veselības profilakses jautājumiem, uz veselības kontrolas jautājumiem, dažādām iespējām, kā laicīgi apmeklēt ārstējošo ārstu un izvēlēties pareizās zāles. Tas nozīmē, ja cilvēkam ir kaut kādas nelielas problēmiņas radušās, viņš var ienākt arī aptiekā pakonsultēties. Jā. Varbūt arī par tām pašām zāļu tēņām. Jā, tur ļoti būtiski, kad bieži vien šodien varbūt jau mazliet vairāk tiek domāts par to, ka ir jālūdz šī farmaceita konsultācija, gan lietojot zāļu tējas, ne tikai runājot par medikamentiem, bet arī lietojot zāļu tējas, lietojot uzturbagātinātājus, jo tas klāsts ir plašs, un lai sasniegtu kādu konkrētu, iedarbību, pacientam nepietiek ar tām zināšanām, ko viņš izlasa internetā, avīzēs vai dzird reklāmā. Viņam bieži vien ir jāvēršās pēc padomas. Es pat ieteiktu vērsties pēc padomu aptiekā. Jo katrs gadījums ir individuāls. Jo katrs gadījums ir individuāls, un līdz ar to šī individuālā pieeja pacientam ir ļoti, ļoti svarīga. Un būtiski arī, protams, ir tas, ka šodien ir ļoti plašs uzturbagātinātāju klāsts, plašs vitamīnu klāsts. Ja? Un tad, griežoties pēc padoma aptiekā, pacients var izvēlēties šo viņam optimālāko variantu, nepieciešamāko un pajautāt arī par dažādiem simptomiem, kas viņam ir. Un tad farmaceits, zinot šo simptomātiku, vai iesaka kādus palīglīdzekļus, kā uzlabot veselības stāvokli, vai arī kritiskākos gadījumos vērst pacientu uzmanību, griezties pie ārstējošā ārsta vai kāda speciālista, kas konkrēti jau tad tālāk noteiks diagnozi, jo farmaceits aptiekā nevar noteikt diagnozi. Viņš var tikai vērst uzmanību uz kādām saslimšanām vai kādus līdzeklīšus lietot, lai uzlabotu šī pacienta dzīves kvalitāte. Šobrīd ir ļoti aktualizējies jautājums par mūsu sabiedrības veselību. Respektīvi, cilvēks
ja viņam ir kaut kādas problēmas, viņš iet aptiekā un bieži vien paklausot kaut kādus draugu ieteikumus vai kaut ko vēl kaut kur padzirdot, pats izvēlās sev zāles, bezrecepšu medikamentus, kas viņam šķiet, ka viņam varētu palīdzēt. Kā ir ar šo jautājumu patiesībā? Nu, patiesībā ir tā, ka gados jauni cilvēki varbūt tik lielu uzmanību tam nepievērš, un viņi reti, kad griežās pēc padomu aptiekā. Es varu spriest pēc, teiksim, tās savas pieredzes. Bet, ja viņi griežās, tad tiešām jums taisnība. Jā, viņi ir dzirdējuši kaut ko no draugiem, ir dzirdējuši kaut ko reklāmās, tad viņi neiedziļinās, viņi nopērk pirmo, kas pagadās, un tad, teiksim, arī pēc saviem uzskatiem lieto šīs te bezrecepšu zālītes, ko viņi var iegādāties, un tas īsti pareizi nebūtu. Bet savukārt gados vecāki cilvēki, viņi ne tikai pakļaujās reklāmai, bet viņi ieklausās arī, teiksim, savos kaimiņos, un tad viņi daudz lasa, un tad ir ļoti daudz informācijas par to, kas kam ir domāts. Un tad bieži vien tā, kad atnākot uz aptieku, pacients jau nāk ar kaut kādu konkrētu mērķi, ko viņš ir sev galvā izdomājis un kas viņam ir nepieciešams. Un šeit ir mūsu farmaceitu loma uzdot pareizos jautājumus, noprecizēt, vai šīs zālītes tiešām pacientam ir nepieciešams. Un ja ir nepieciešams viss kārtībā, tad ir apsveicami, kad pacients ir pietiekoši, teiksim, zinošs, un interesējās par savu veselību, tas tikai priecē. Bet ļoti bieži vien pēc prakses var teikt, ka šīs izvēles mēdz būt kļūdainas. Kļūdainas tieši tāpēc, ka tiek kombinēti vienlaikus vairāki preparāti, bezrecepšu, vai, teiksim, vairāk uzturbagātinātāji, kas nebūtu nepieciešams. Un bieži vien ir kādas nopietnas saslimšanas, kā, teiksim, cukurdiabēts, gados vecākiem pacientiem vai arī jauniem cilvēkiem, vai, teiksim, hipertenzija, kad kādi konkrēti medikamenti nemaz nav pieļaujami lietot. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski iesaistīties farmaceitam, kā jau es minēju, šī te aprūpes procesā, lai noskaidrotu, vai šī te pacienta izvēle ir pareiza. Pēc tavas pieredzes, cik bieži cilvēki paši kļūdās pareizajā izvēlē? Teiksim, ja mēs skatāmies pēc pacienta skaita, šādu te statistiku es neesmu veikusi un skaitliski es jums nevarēšu pateikt, bet pēc savas pieredzes, teiksim, ja tie dienā ir kādi 5 pacienti, kuri kļūdaini noteikti pajautā zāles, teiksim, kādam konkrētam simptomam, pieņemsim ļoti, ļoti raksturīgi, tagad nāk gripas un saaugstēšanās periods, un tipiskākā kļūda katru gadu aizvien vairāk pacienti izvēlās šos te pretdruģu līdzekļus, bet pajautājiet viņiem, vai jūs esat izmērījuši temperatūru, vai jums ir temperatūra, galvas sāpes? Nē. Atbilde ir nē, viņi vienkārši automātiski, ja viņi slikti jūtās, ja man ir slikta pašajūta, tad es dzeru kaut ko es esmu dzirdējis, ko citi pārējie lieto gripas augstēšanās gadījumā. Un tas nebūtu pareizi. Tie pacienti noteikti tādi ir. Kas viņiem šajā gadījumā būtu jādara, ja viņiem ir slikta pašsajūta un tā temperatūra nav, bet pašsajūta slikta? Kas būtu tas pareizākais pirmais solis? Teiksim, tā mana izvēle, ko vienmēr es iesaku pie sliktas pašsajūtas, tad, kad tiešām imunitāte reaģē uz šiem te vīrusiem, kas ir apkārt mums ziemas periodā, kad gaisa temperatūra mainās, un imunitātei dabīgi reaģējot uz šiem vīrusiem veidojās tāda kā aizsarga mehānismi – iesnas, klepus, temperatūra. Tad šos te pirmos simptomus varbūt pašā sākumā liekas, ka var palikt mājās un izmērcēt kājas karstā ūdenī,
pievienojot cinepulveri, ja, un atpūsties, izgulēties, dzert karstas zāļu tējas, uzturā lietot vairāk C vitamīnu saturošu produktu, ja, tās pašas dzērvenes, tie paši smilcērkšķi. Ja. Tas ir ļoti, ļoti būtiski pagatavot karstu zāļu tēju, dzert to siltu, tādu, kas, teiksim, palīdzīs sviedrēt visu to slikto, papildus lietot šķidrumu uzturā, ja, pielikt vēl kādu tēkroti medu, citronu dzērienam, ja, un papildus lietot produktiņus, teiksim, kas paaugstina imunitāti, tas pats ķiploks un zīpoliņš, ja, profilaktiski, bet parādoties šiem simptomiem, tas ir miers un atpūta, ko es ieteiktu pirmais, nevis tālāk steigties tajā ikdienas gaitā, jo bieži vien es esmu novērojusi, ka pacienti nopērkot kādu ķīmisku preparātu pēc 2-3 nedēļām atnāk atkal un saka, es atkal esmu slims, ja? Bet ja šī atpūta būtu bijusi 2-3 dienas parādoties šiem pirmajiem augstēšanās simptomiem, es domāju, ka viņam nebūtu atkārtot jāgriežās aptiekā pēc palīdzības tādā gadījumā. Bet vai ir svarīgi tas, kādu tēju viņš lieto, ja tas ir pilnīgi vienalga, galvenais, lai tā būtu zāļu tēja? Nu, par tējām runājot, īpaši par ārstniecības augu tējām, tā saucamajām zāļu tējām, ir tā, ka noteiktā, teiksim, devā un proporcijā ar ūdeni, jebkura tēja satur šīs bioloģiski aktīvās vielas. Līdz ar to katrai tējai ir šī iedarbība, konkrēta iedarbība uz organismu. Un pirmkārt, jau ārstniecības augiem, zāļu tējām raksturīgi ir tas, ka ir tā kopīgā iedarbība uz organismu kā tāda. Ir organisma attīroša iedarbība, pretiekaisuma iedarbība un tāpatās arī kādu orgānu stiprinoša, kāda konkrēta orgānu stiprinoša iedarbība. Un šeit arī tā atšķirība, ja, no kaut kādiem konkrētiem, teiksim, sintētiskiem preparātiem. Ja. Kāda no zāļu tējām būtu vairāk ieteicama nekā cita? Tieši gripas un augstēšanās laikā. Viennozīmīgi ir tā, ka ir ļoti, ļoti plaša, teiksim, izvēle, tēju izvēle šodien, kas ir aptiekā gatavas tējas, bet ja jūs tā kā vēlaties arī pats savos mājas apstākļos ievelkt ārstniecības augu tēņas, tad noteikti gatavojoties šiem ziemas sezonai, tad pirmais, ko noteikti vajadzētu darīt, tas būtu kumelīšu tēja, piparmētra tēja, pelašķa tēja, protams, arī mežrozīšu augļi. Tas ir, teiksim, upeņu tējiņi, ko es iesaku, teiksim, savākt. Tad ir aveņu tēja, liepziedu tēja. Un, nu, tas tāds pats pamatiņš, kas tagad man pirmais nāk prātā, ja, bet to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Šīs tējas gan vienas, gan, teiksim, kombinācijās viena ar otru ir ļoti noderīgas un vērtīgas tieši gripas un augstēšanās laikā, ko var lietot pirmo simptomu, teiksim, mazināšanai. Bet, nu, piemēram, upeņu ievārījums? Upeņu ievārījums ir tā, ka es neatzīstu šos te pārsaldinātos ievārījumus, jo viennozīmīgi ir tā, ka tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz cukura. Un cukurs kā tāds, nu, savā veidā ir kā barības viela šiem te vīrusiem, šiem te baktērijām. Tie ir ogļhidrāti, kas dod enerģiju arī viņiem. Līdz ar to ar ievārījumiem, ja tā ir teikarote, es domāju, ka par ļaunu nenāks, bet ja tas ir pārsaldināts, kur ir pusglāze ievārījums un pusglāze karsts ūdens, tas noteikti par labu veselībai nenāks. Jā, būs šīs te sviedrējošā efekta, bet nebūs šī te vēlamā organisma attīrošā iedarbība. Šie vīrusi tikai vairosies organismā un riņķos, un viņiem būs papildus enerģija tā kā palikt mūsu organismā. Un, ja tēju gatavo no saldētām odziņām, kas tad ir? Jā, tas ir viens no risinājumiem, kā mēs lieliski varam sagatavot sev vitamīnus,
tādu kā mājas aptieciņu, šos te saldotos produktus, jo tāpat kā tējas izžāvējot, šie te procesi ārstniecības augos, bioloģiskās aktīvās vielas, viņas tā kā uz kādu laiku apstājās šī te iedarbība, tā arī iesaldējot produktus, iesaldējot, apstājās šo te aktīvo vielu darbību, un tad nonākot saskarē ar šo silto, karsto ūdeni, viņas atdzīvojās, un tad sniedz mums šo te labvēlīgo efektu organismā. Dace, vēl varbūt mazliet nedaudz par tēju gatavošanas ilgumu, vai pareizāk sakot, kā pareizi jāgatavo tēja, kā jāaplej, lai tā būtu ārstnieciska, cik ilgi jāiztur. Varbūt nedaudz par to. Nu, te ļoti būtiski ir tāds jautājums, kad pareizi pagatavot zāļu tēja ir visvērtīgākā. Jo bieži vien mums ir tādas praksē ir novērotas, teiksim, kļūdas, ko es novēroju, pārjautājot pacientam, kā viņš gatavo tējas, kā viņi teiksim, ikdienā palīdz sev uzturēt šo te veselību, tad pirmais, ko es novēroju tēju pagatavošanā, ir, sāksim ar to, kad ir nepareizi ievāktas tējas. Bieži vien, ja, tad vispirms šis process sākās ar tēju, izņemot tos gadījumus, kad pacients, protams, ir atnācis un iegādājies aptiekā tēju, kas jau ir sagatavota un piemērota gatavošanai. Tad, nu tā, ja mēs esam pareizi ievākuši pareizā laika periodā, tad tējai arī būs maksimāli šīs te bioloģiskās aktīvās vielas, tās pašas ēteriskās eļļas, ja, kas vairāk ir izteikts pirms ziedēšanas augiem un ziedēšanas laikā. Ja. Katram augam jau ir mazliet savādāki, bet tā kā augi dalās vairākās, teiksim, šīs grupās, šī klasifikācija pēc aktīvām vielām un attiecīgi tad arī ņem vērā ne tikai šo te drogas konsistenci, ja, vai tā ir lapu droga, ja, vai arī tā ir sakņu droga, tad attiecīgi mēs skatāmies, kādam ir jābūt šim te pagatavošanas procesam. Tātad aktīvās vielas, un tad attiecīgi mēs skatāmies, kāds ir drogas veids. Un tad pagatavojot, mēs parasti standartā mājas apstākļos gatavojot šo te uzlējumu no ārstniecības augu tējas, tad mēs 15–30 minūtes pēc auga uzliešanas ar karstu ūdeni noturam zem slēgta trauka. Un ļoti būtiski būtu, kad pacients pirms tējas gatavošanas paskatītos, kādā traukā mēs tēju ievietojam. Jo tas arī ir ļoti būtiski. Vēlams, protams, tas būtu stikla trauks, ja, vai, teiksim, māla trauks, lai nav šī te saskare. Un būtisks arī ir ūdens, ko mēs pievienojam tējai. Pirmkārt, tas ietekmē šo tējas garšu, un otrkārt, protams, arī kvalitāti. Jā, jā. Vislabākais, protams, ir avotu ūdens, jā, vai, teiksim, jonizēts tīrs ūdentiņš, kas būtu ļoti, ļoti vēlams. Un tad, kad mēs esam to tēju pagatavojuši, tad bieži vien tā kļūda ir, kādam periodam mēs tēju pagatavojam. Ir lielais termos, mēs pagatavojam, lai, teiksim, atstājot slimajam vīram vai bērniem mājās, lai tad pietiktu visai dienai. Vislabāk tēju ir pagatavot vienai lietošanas reizei. Šai vienai te devai, jo tad attiecīgi ilgāku laiku tēju noturot, šīs te aktīvās vielas, viņas izkrīt, tā kā nogulsnējās, un viņas tējai neesot siltai, vairs nav šīs te aktivitātes un nav vēlamā efekta, ko mēs vēlamies panākt ar konkrētu ārstniecības. Ja lieta termosā, tad vienu dienu viņa var tur atrasties? Nu, dienas ietvaros, jā, ja viņa ir silta, jo otrais tēju noteikti nekādā gadījumā nevajadzētu sildīt ar visām, tad arī var nodarīt šo te kaitējumu aktīvajām vielām.
bet ja viņa tiek uzturēta tādā siltā temperatūrā, dienas ietvaros noteikti to var darīt. Ja? Bet dzert nākošajā dienā vēl to pašu tēju vai atšķaidīt vai, teiksim, pievienot ūdeni nevajadzētu. Tejā jau ir zudušas vērtīgās vielas. Šīs vērtīgās te vielas, viņas zaudē savu aktivitāti. Nu, lūk, un tas ir par pagatavošanu, kas ir jāņem ļoti vērā tādas sīkas niansītes, bet tas ir ļoti būtiski. Te mēs varbūt varam pieminēt mūsu klausītājiem, ka tev nu pat ir iznākusi ļoti vērtīga grāmata, kas izdod apgādā Jumava, saucās Mājas aptieciņa, un tajā grāmatiņā viss, kas iegādāsies, varēs atrast arī konkrētas pagatavošanas receptes, konkrētiem augiem, konkrētām tējām un arī to apliešanas laiku, cik ilgi to tēņu būtu jāiztur. Tieši tā, un teiksim, arī ļoti vērtīgi padomu, ko darīt un ko nedarīt gripas un saaugstēšanās laikā, kādi ir biežākie mīti un teiksim, ko tad īsti jautāt farmaceitam aptiekā. Jo bieži vien šie jautājumi ir esot pie ārsta vai aizejot mājās, bet tad, kad jūs esat aptiekā, tad vienmēr kaut kā ir tā, ka pacienti ir ļoti steidzīgi un viņi nevienmēr uzdod šos te vajadzīgos jautājumus, lai, teiksim, arī farmaceits varētu viņiem sniegt šo te padomu, kā pareizi ārstēties un nenodarīt kaitējumu savai veselībai. Tad grāmata Mājas aptieciņa būs tāda praktiska rokas grāmata ikvienam, kas rūpēs par savu veselību. Jā, un grāmatiņā arī iekļaut ir daži vērtīgi padomi par konkrētiem produktiņiem, kas arī, teiksim, ir piemēroti tieši saaugstēšanās laikā, kā palīga līdzekļi. Imunitātes stiprināšanai, simptomu mazināšanai un pašsajūtas uzlabošanai, lai, teiksim, ātrāk mēs varam atvesaļoties. Ļoti daudziem cilvēkiem ir tāda tendence pie saslimšanas paņemt 50 gramus kaut kāda grādīga dzēriena. Nu, parasti tas ir degvīns. Nu jā, šis ir viens no tādiem punktiem, kas arī manā grāmatiņā ir minēts par to, ka tas ir tipiskākais mīts, kad alkohols ir lieliskas zāles, gripas un saaugstēšanās laikā. Būtībā, kāda ir patiesība, ja organisms ir nosalis tikko, un, teiksim, ja mēs iedzeram pāris malkus karsta groka, tad organismam uzlabojas asinsrite un tas nāks par labu. Bet, ja organismā jau vairākas dienas ir šī vīrusa saslimšana, un organisms ir katra šūniņa ir ļoti noslogota, jo, kā jau es minēju, šūnās vairojās šie vīrusi, tad dzerot papildus alkoholu, tīru alkoholu un īpaši lielākā devā, mēs ļoti stipri noslogojam organismu, īpaši organismā mūsu galveno attīrītāju aknas. Un šie te blakus produkti, kas organismam ir jātiek galā ne tikai ar tām indēm, kas veidojas no vīrusiem un baktērijām, bet toksiskajiem produktiem, bet organismam jāatindē arī ir šie te alkohola skaltu produkti, šie te aldehīdi. Un tad sanāk tā, ka tā ir tāda papildus slodze organismam, vēl vairāk tiek pazemināta imūnā sistēma, šīs te dabīgās aizsargspējas, un līdz ar to tāds tipiskākais mīts un kļūda pašārstēšanās nolūkos. To noteikti vajadzētu ņemt vērā un nelietot alkoholu īpaši 2., 3. dienā, kad šis te gripas vīrus ir ļoti, teiksim, tāds aktivizēts un organismā viņš strauji vairojas, tad vajadzētu atteikties no alkoholisko un grādīgo dzērienu lietošanas. Tas ir mans ieteikums. Es tieši vakar dzirdēju tādu informāciju, ka Eiropas valstīs, tā skaitā arī Latvijā, ir diezgan bēdīga situācija cilvēkiem ar imunitāti. Ir pasliktinājusies, diezgan pasliktinājusies. Jā. Kā ir? Ir iespēja kaut kā to imunitāti savest kārtībā, vai tas, kas nu ir sabojāts, tas ir sabojāts?
Jāatcerās vienmēr to, ka īsi par imunitāti varbūt tādā vienkāršā valodā, jo būtībā imunitāte ir ļoti sarežģīts process un teiksim, tādu zinātnieciskā līmenī, tādu atbildi par imunitāti jums varētu sniegt ārsts imunologs, kas varētu pastāstīt, bet tā cilvēkiem saprotamā valodā es jums varu teikt, ka imunitāte ir sāk veidoties jau organismā, jau auglim esot mātes organismā, un tajā brīdī mēs saprotam, ka viņa pakāpeniski dzīves laikā mēs spējam viņu paaugstināt. Un tādēļ ir ļoti būtiski jau, lai bērniem un pusauģiem veicinātu šo imunitāti, kas bieži vien tiek aizmirsts. Un ir pietiekoši daudz kaitīgu faktoru, šis elektromagnētiskais starojums, gaisa piesārņojums, ūdens piesārņojums, uzturs mūsdienās ļoti, kas pazemina šo mūsu dabīgo organismu, šīs mūsu organismu dabīgās aizsargspējas. Un tad, gribot, negribot, ņemot vērā visus šos faktorus, ka mēs nesākam laicīgi par to domāt, ka nav pietiekoši daudz kustības, nav pietiekoši svaiga gaisa, nav pareizs uzturs, tad mums ir tiešām vajadzīga šī palīdzība un jāstiprina šī imunitāte, bet situācija tiešām, es gribētu teikt, kad ir pasliktinājusies, bet es ļoti ceru, ka cilvēki, ņemot vērā šo faktu, sāks aizdomāties, ko tad viņa lietas labā var darīt, lai stiprinātu imunitāti. Arī grāmatiņā ir šīs dažas uzskatāmas metodas, kā mēs varam rīkoties fiziski, teiksim, vingrinājumi, šī rūdīšanās, kontrastu duša, ja, kas ietekmē organisma aizsargspējas dabīgās un tā saucamo imunitāti. Ja šī situācija nemainīsies, tad galu galā mēs pāriesim visi tikai uz medikamentiem un to vien darīsim, kā novērsīsim šīs sekas, bet mēs lieliski varam parūpēties par savu veselību arī bez šīm tabletēm un bez ķīmiskajiem preparātiem, ko bieži vien mēs grēkojam, jo būtiski ir tas, ka, ja mēs uzsākam šo cīņu ar organismā iekļuvušiem svešķermeņiem, un ilgstoši tas notiek, tad mūsu paša imunitāte ar laiku notrulinās, tā varētu to nosaukt, un viņa vairs nav, teiksim, tajā līmenī, lai varētu cīnīties ar šiem vīrusiem, kur vēl ar, teiksim, baktērijām. Tāpēc izņēmums, protams, šeit ir tāds, ko cilvēks nevar ietekmēt, ja ir kaut kādi iedzimti imunoloģiski traucējumi, protams, un to mēs, protams, vēl nevaram zināt, kas tad ir šie faktori, kas tiešām tik nopietni gadu no gada izraisa šīs iedzimtās imunoloģiskās problēmas un šos nopietnās sekas. Ir cilvēki, kas, ja kaut kas notiek, uzreiz ķerās pie antibiotikām. Uzskatot, ka, tad labāk uzreiz, un tad ko tur citādāk ielaidīs vēl, tad labāk izdzers tās antibiotikas, un uzreiz būs miers. Šis, protams, ir jautājums, kas arī ir pēc Pasaules veselības organizācijas datiem ir ļoti katastrofāls visā pasaulē. Un līdz ar to tas jau tā starptautiski aktualizēts jautājums. Un es, protams, vēlreiz gribu uzsvērt, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo Latvijā, tāpat kā arī visur citur pasaulē, ir šis mīts, ir šī tendence uzskatīt, ka antibiotikas ir vienas no spēcīgākajām zāles pret gripu un saaugstēšanos. Kaut gan pacienti bieži vien nesaprot vienu ļoti būtisku lietu, kad gripa tā ir vīrusa infekcija, un vīrus vairojas organisma šūnās.
Viņš tur iekļūst organismā, tur viņš dzīvo, vairojās. Bet antibiotikas ir domāts tieši baktēriju iznīcināšanai. Un viņas nekādīgi neiedarbojas uz šiem te vīrusiem. Līdz ar to tā lietošana nav pamatota, ja vien pēc tādas ieilgušas vīrusu infekcijas nenāk klāt šī te bakteriālā infekcija. Tad gan ir nepieciešama šī te palīdzība, bet šīs jautājums ir ārstu kompetencē, un tikai ārstējošais ārsts var parakstīt šīs zāles, un nekādā gadījumā to nevajadzētu lietot. Ne kādiem speciālistiem ieteikt to, ne arī, jo es esmu kategoriski pret, kad notiek šī te pārmērīgā recepšu preparātu lietošana bez ārsta receptes, bez speciālista konsultācijas, jo tas rada tikai arvien lielāku šo te antibiotiku rezistenci, mikrobu rezistenci, attiecīgi pret antibiotikām, un attiecīgi tad arī rodās tas pasaules mēroga jautājums, jo veidojas arvien, šīs te antibiotikas, viņas paliek neefektīvas pret noteiktām, baktērijām. Viņas iemācās izdzīvot. Jā, viņas iemācās izdzīvot. Viņas, tāpat kā vīrisi, ir ļoti gudri. Cilvēkiem, kuriem vai vecāki ir devuši bērnībā ļoti pastiprināti antibiotikas, vai viņi paši ir lietojuši ļoti daudz, neapzinoties, ko viņi nodara, kādu ļaunumu viņi sev nodara, vai viņiem ir iespēja kaut ko labot, kaut ko uzlabot un kaut kā atgūt to savu zaudēto imunitāti? Protams, kā jau es pirms tam minēju, ir šīs procedūras un ko mēs varam lietas labā darīt. Šis te veselīgais dzīvesveids, viennozīmīgi pareizs uzturs, kas tā kā uzlabo imunitāti un šī te vitamīnu, minerālu vielu rezervu uzkrāšana vasaras periodā, jo ziemā jau tā kā mums viņa, ir reti kurš augs, kas saglabā šīs te vērtīgās īpašības tādā koncentrācijā, lai ar to vien pietiktu. Un līdz ar to, tad, ko mēs varam lietas labā darīt? Ja, ir bijuši pietiekoši ilgi šie te antibiotiku kursi, un noteikti ir iznīcināta šī te dabīgā organisma mikroflora ar antibiotikām, tad viens no tādiem imunitātes paaugstināšiem līdzekļiem ir šie te probiotiķi. Bifidumbakterīns, laktobakterīns, kas ietilpst, ko noteikti vajadzētu lietot pēc antibiotiku kursiem. Tas varbūt tā neattiecās uz šo te augu pasauli, bet tomēr tās arī ir, tādas nekaitīgas lietas, ko mēs varam savā labā darīt un lietot, un tas noteikti tikai nāks par labu. Plus vēl papildus jālieto ļoti, ļoti daudz šķidruma. Ar ļoti, ļoti daudz, es to gribu teikt tādā ziņā, kad mums ir tas standarts pieņemts, tas litrs dienā, pusotrs, un ļoti maz cilvēku, kas lieto pat šo te minimālo daudzumu. Vēlamais ir pat 2,5–3 litri. Lai organismā skalojas ārā šīs te šlakveida vielas, šīs te beigtās baktērijas, kas ir aizgājuši bojā, ja ir bijusi pirms tam vīrusu infekcija, šie te bojā gājušie vīrusi, ko organisms tā kā ir iznīcinājis. Tāpēc šķidrumam ir ļoti, ļoti liela nozīme, īpaši slimošanas laikā, un arī pēc slimošanas vēl ir jāturpina pastiprināt šķidrumu uzņemšana, lai visi šie te toksiskie produkti, visas šīs te indes tiek izskalotas no organisma. Tas ļoti būtiski. Bet kā ir ar tādu vitamīnu un uztura bagātinātāju lietošanu? Te atkal sanāk tā, ka cilvēks ienāk aptiekā, viņš ir varbūt redzējis reklāmu vai atkal kāds cits ir lietojis principā atkal pats uz savu galvu izvēlās vai uztura bagātinātāju vai vitamīnus, bet patiesībā taču viņš nezina, vai viņam trūkst kāds vitamīns, un ja trūkst, tad konkrēti kāds trūkst. Jā, pilnīgi jums piekrītu. Tādēļ bieži vien pirms iegādāties kādus konkrētus produktus,
jāaprunājās ar savu farmacētu, ir jāuzdod pietiekoši daudz šie te jautājumi, lai jūs kopīgi nonāk pie pareizā risinājuma. Bieži vien mēs kombinējam tādas, teiksim, uzņemam tādas nepārāk nepieciešamas lietas vai nav pareizās proporcijās. Šeit, teiksim, ļoti tāds tipisks piemērs ir kalcijs un magnīs. Ja, ja kalcijs tiek uzņemts par daudz un magnīs savukārt var būt par maz, tad, un otrādi, ja, tad var veidoties tādi fizioloģiski procesi organismā, kas nav teiksim, vēlami. Var veidoties šie krampji un var attīstīties šīs spazmas tādas, kas nav novērots. Var pārdozēt kādus konkrētus vitamīnus vai minerālu vielas, un atkal mēs nodarām šo te kaitējumu. Bet runājot tieši par vitamīniem, kas ir gripas un saaugstēšanās laikā, tipiski, ko pārdozēt, tas ir C vitamīns. Īpaši gribu vērst uzmanību, kad C vitamīnu arī tāpat nedrīkst, ir noteiktas grupas medikamenti, ar kuriem kopā viņi nevajadzētu lietot. Un te bieži bērnu māmiņas grēko un tādēļ vēlreiz uzsveru, ir ļoti būtiski pajautāt, kurus konkrētos vitamīnus var lietot kopā ar kādām konkrētām zālēm vai, teiksim, kādiem konkrētiem citiem produktiem, citiem uzturbagātinātājiem. Vai, teiksim, tipiski tagad gripas un saaugstēšanās laikā ļoti populārs ir viens līdzeklis, kas satur greifrūta sēkliņa ekstraktu. Jā, bet tas ir viens no tiem produktiem, kas bieži vien nav kombinējams ar citiem preparātiem un citiem nopietniem medikamentiem. Tādēļ visi šie jautājumi vajadzētu pārspriest ar savu to farmacētu, kuru jūs, teiksim, tajā brīdī esat uzrunājuši un ņemt vērā viņa ieteikumus. Tā kā... Un kā ir ar tādām eļļiņām, ko bieži vien reklamē, piemēram, zivju eļļa? Vai to var tā lietot neierobežoti, cik gribu un kad gribu un dot bērniem? Te ir jautājums par to, kāda, teiksim, kāda ir šī te deva. Un kāds ir bijis šis te saules enerģijas daudzums, ko mēs esam uzņēmuši vasarā. Jo, pieņemsim pie mūsu platuma grādiem, ir ļoti daudz, teiksim, tādi pacienti, kas nāk aptiekā un saka, mēs, teiksim, iesakam zivju eļļu, kā palīga līdzekli imunitātes stiprināšanai un organismu aizsargspējas stiprināšanai, tad pacienti saka, ka paldies, mēs esam bijuši atpūsties un pietiekoši daudz esam uzņēmuši šo te saules enerģiju, un mums ir pareizs veselīgs uzturs, kam arī būtu tā jābūt. Un pacienti, kas saka, ka pietiekošā daudzumā es arī uzturā lietoju šīs te treknās zivis, ja, tad es viņus atrunāju no zivju eļļas pirkšanas. Varbūt ir kādas konkrētākas lietiņas, ja, kas viņam ir nepieciešams šī gadījumā, tā paša, teiksim, preparātu, kurā būtu vairāk šie te mikroelementi, makroelementi, ja, ar ko viņš varbūt neuzņem ar savu to uzturu, pajautājot, ko te viņš ēd, ja, bet zivju eļļa nepieciešama tad, ja tiešām mēs esam, ja viņa ir trūks mums šīs te aminoskābes, šis te A vitamīns, šis te D vitamīns, E-vitamīns, jā, viņas jau mēdz ļoti dažādas būt, bet tas, jā, protams, ir viens no līdzekļiem, kas ir kā palīga līdzeklis organisma aizsargspējas stiprināšanai. Bet, ja cilvēks ir fiziski aktīvs un, cik vien iespējams pareizi ēd, lieto dārzeņus svaigus uzturā,
Cik viņam ir nepieciešama uzturbagātinātāji vai vispār ir nepieciešama tādā gadījumā? Tas ir jāskatās, ja, teiksim, tieši, es domāju par organismu aizsargspēju stiprināšanu, ja, tad ir jāskatās, ja pacients slimo vairāk nekā 5-6 reizes gadā ar šiem te vīrusu infekcijām, ja, tad jau ir jāsāk domāt par organismu aizsargspēju stiprināšanu, imunitātes paaugstināšanu. Ja bieži vien ir šī te nespēks, nogurums un teiksim, šie te kaitīgie dzīves apstākļi, ja, tad vajadzētu papildus izvēlēties kādu konkrētu produktu, kas stiprina organisma aizsargas spējas, bet izņemot tos gadījumus, ja tiešām liekot roku uz sirds, pacients var pateikt, ka man ir pareizs veselīgs uzturs, pareizs dzīvesveids. Ja tajos gadījumos, teiksim, ir pazemināts šīs te organisma aizsargas spējas, tad ir jāvēršās pēc padomu un konsultācijas pie ārsta, jāveic izmeklējumu un jāsacina, no kā tad ir šīs te sūdzības, kāpēc tik bieži mēs slimojam. Un jānonāk pie kaut kāda konkrēta, teiksim, secinājuma. Tad tas mans ieteikums ir, ja ir normāli, teiksim, 2-3 reizes gadā mēs tā kā saaugstējamies un mēs to pārciešam tā ļoti ātri, bez tādiem ilgstošām kādām sekām, bez hroniskiem klepiem, bez sarežģījumiem, tad noteikti, un bez atkārtotas, teiksim, tādas saslimšanas, tad noteikti tas ir tās tautas metodas, šīs te, ko mēs pielietojam, pilnīgi pietiekams ir. Ja, bet ja ir jau nopietnāk šie te saslimšanas, mēdz būt bieži, ir dažādi šie te gripas un saaugstēšanās vīrusu uzbrukumi un cilvēks, teiksim, panes ļoti, ļoti smagi un ilgstoši cīnās ar šiem te vīrusiem un baktērijām, tad noteikti ir jādomā par imunitātes stiprināšanu. Nu, ja cilvēkam ļoti negribās iet pie ārsta kaut kādu iemeslu dēļ, nezinu, negribās rindā sēdēt, vai pieņemsim, viņš strādā Rīgā, dzīvo citā pilsētā, un viņam Rīgā nav sava ģimenes ārsta, viņam pietiks ar farmaceita konsultāciju? Pietiks ar farmaceitu konsultāciju attiecībā uz tādiem vieglākiem gadījumiem, un jebkurā gadījumā ir jālūdz konsultācija, teiksim, speciālistam, tas ir farmaceitam, jo tad tālāk jau no farmaceits varētu, teiksim, vērst šo te uzmanību, griezties pie ārsta. Es jau atkārtojos, jau otro reizi gribu to uzsvērt, kad noteikti gripas un saaugstēšanas laikā bieži vien šī te pašārstēšanās var būt, un tā, protams, arī atvieglo šo te ārstu, tā jau noslogo to ikdienu, bet šai pašārstēšanai ir jābūt tādai pareizai un ar, teiksim, šo te mērķi sasniegt galveno rezultātu, atgūt šos te veselības rādītājus. Vai, teiksim, tā būs profilakse, vai jau tas būs kāds nopietnāks bezrecepšu līdzeklis, tas būs, teiksim, gan pacienta izvēle, gan arī, teiksim, šis te nepieciešamība pēc konkrētā līdzekļa, pēc konkrētām zālītēm, bet jā, es gribu teikt, teiksim, liekot roku uz sirds, kad farmaceits var sniegt padomu pacientam pirms ārsta, teiksim, šīs te vizītes un palīdzēt saprast, vai viņam ir nepieciešama šī te ārsta apmeklējums vai nē. Dažādos gadījumos, jo, pieņemsim, arī tīri profilaktiskos nolūkos un farmaceits var sniegt ļoti, ļoti vērtīgu padomu pie dažādām arī hroniskām saslimšanām, ne tikai tādām akūtām saslimšanām, gan par hipertenziju, gan par diabētu, gan, teiksim, arī par, teiksim, endokrinolām, citām, jā, vairogdziedzera saslimšanām un tāpat tās arī dažādas nopietnas, ja, teiksim, ir ādas problēmas, jā, vai acu saslimšanas, tad farmaceits var saprast, kurā brīdī tad pacientam vērsties pie šī te ārsta un laicīgi, teiksim, novērst tādu
kronisku saslimšanu veidošanos. Un tas ir ļoti būtiski. Mums arī tāpat tās plānojās, mēs patreiz ar kolēģi esam uzsākuši tādu kampaņu profilakses nolūkos, tā kā novembris skaitās arī diabētu diena 14. novembrī, kas jau ir, bet tas tāds diabēta mēnesis un cukurdiabēta, un tad mēs arī vēršam sabiedrības uzmanību, esam aicinājuši visus pacientus, kas 30. novembrī būs Daugavpilī, vērsties pēc farmacēta un ārsta, tādas papildus konsultācijas. Pasākums ir bezmaksas, varēs noteikt cukuru līmeni asinīs un noteikt asinsspiedienu un pakonsultēties par šiem te riska faktoriem. Un, jebkurā gadījumā mēs atbildēsim uz visiem interesējošiem jautājumiem. Un tā kā mēs ļoti gribam panākt to, lai farmacēti un arī pacienti tomēr veic šo te sadarbību arī profilakses nolūkos. Un ne tikai, šies te medikamenti iegādes procesā, bet arī visos pārējos ar veselību saistītos jautājumos. Vai arī citu pilsētu iedzīvotāji var gaidīt kaut ko tam līdzīgu? Jā, mēs tā kā plānojam arī būt citās pilsētās, gan Rīgā mums būs kampaņas, gan arī Liepājā, lielākajās Latvijas pilsētās. Un ja tiešām būs liela interese, tad mēs pievērsēsimies arī mazākajām Latvijas pilsētām. Bet to mēs tā kā vēlamies uzsākt ar šo te diabēta dienu un ceram, ka pacientiem tas noderēs, jo nevienmēr aptiekā pietiek laika izrunāt visus jautājumus ar farmacētu. Bieži vien dzird, ka farmācijā pastāv tāda kā, gluži negribētos teikt kukuļdošana, bet uzpirkšana tā kā nedaudz, kad ir zāļu ražotāji, kas tā kā vēlās, lai piedāvā tieši viņu preci, viņu ražojums, viņu zāles. Cik tas ir lielā mērā patiesība un cik mīts? Man jāsaka godīgi, tā kā es esmu, protams, iesaistītā persona, ja, bet es nevienu gadījumu tādu pati redzējusi neesmu, jo tas viss tad ir tā, ka ja man kā, tas mans subjektīvais viedoklis, tad kā cilvēkam no malas un savā ziņā mazliet iesaistītam, ir tāds, ka nav tāda nozare, kur kur būtu viss sakārtots no A līdz Z un viss strādāt tādu zobratiņā bez nekādiem, papildus iejaukšanās. Un līdz ar to tad, jums jādara tad secinājums, lai to visu sakārtotu, ir jāpaiet diezgan ilgam laikam, un tā būs mana atbilde uz jūsu jautājumu. Bet tas nozīmē, ka viss ir atkarīgs no farmaceita godaprātības? Teiksim tā, ka cik es savā 13 gadu ilgajā praksē, esmu novērojusi un pati strādājusi un darījusi, tad ir jāsaka, ka es cenšos būt lojāla nevis kādam konkrētam zāļu ražotājam, bet pacientiem. Un arī es pieļauju tāds jebkurš sevi cienošs farmaceits, kas šīs profesijas, augsto, šo godu uztver pietiekoši augsti, ka tu esi speciālists, kas palīdz cilvēkam un ir šis te ētikas kodeks, tad tu pirmā vietā liec pacientu un izvērtē, kas viņam konkrētā gadījumā ir piemērotāks un nepieciešams, neskatoties uz kādiem citiem papildus faktoriem. Un tas ir pats būtiskākais, kad nevienmēr citās nozarēs speciālisti liek šo te patērētāju tādā pirmā vietā, tad, vai arī, ja viņam tas ir kā reklāmas kampaņa, tad šeit vēršoties pēc padoma aptiekā, cilvēks var nākt ar paļāvību un uzticību, kad mūsu tā misija, profesijas misija ir palīdzēt cilvēkam
un sniegt visvērtīgāko padomu. Līdz ar to nav jābaidās, ka viņš būs kādas farmācijas kompānijas upuris, jo viss šis process ir tik sarežģīts. Tā kā viss tas notiek, bet būtība jau ir tāda, ka tātad tie, kas līdz šim nav gājuši uz aptieku konsultēties, varbūt tā iemesla dēļ, ka ir baidījušies, viņiem nav jābaidās. Jā, viņiem nav jābaidās tādā ziņā, jo pacients tiek turēts augstāk par konkrētu kādu farmācijas kompāniju, jo primārais ir pacienta veselība un vai konkrētais preparāts bez recepšu vai, teiksim, uzturu bagātinātājs vai vitamīnu, vai viņam ir piemērots. Un tas ir pats, jo farmaceits ir apmācīts speciālists, kas izvērtē, kurā gadījumā kāds konkrēts līdzeklis pie noteiktiem simptomiem ir nepieciešams. Tā kā es apšaubu to, kad farmaceiti, teiksim, lobē kaut kādas konkrētas farmācijas kompānijas. Vēl viens jautājums par māmiņām un viņu mazajiem bērniņiem, kur es bieži vien esmu novērojusi, kad, acīm redzot, māmiņām nav padomdevēji, nav kas pastāsta, nav kas pamāca dažādās jomās, un tā skaitā arī zāļu lietošanā. Cik ļoti neapdomīgi māmiņas izvēlās zāles savam mazulim, viņām droši vien šķiet, ka viņas dara kaut ko labu. Kā ir patiesībā? Tad man ir jāsāk ar tādu lietu, kad mēs vienmēr, teiksim, ikdienā un vispār sabiedrībā pēc būtības pamanām tās sliktās lietas vairāk nekā labās. Un te kā mazliet es negribētu piekrist, pārsvarā māmiņas ļoti rūpējās par saviem bērniņiem un savas, teiksim, savu zināšanu ietvaros sniedz viņām to labāko. Bet nākās saskarties ar tādiem gadījumiem, kad jā, viņas tiešām nodara pāri, bet ne tādiem varbūt pavisam maziem bērniņiem, bet jau tādos, teiksim, nevis zīdainīšiem, bet bērniem, skolas vecuma bērniem, jā, un ka bieži vien tiek izmantot šie bezrecepšu medikamenti, pusi no pieaugušās devas, jā, īpaši šie kombinētie karstie dzērieni gripas un saaugstēšanās laikā. Un te es gribētu vērst māmu uzmanību, ka bērniem ir speciāli medikamenti, ir atsevišķs dozējums, konkrēta deva un zāļu stiprums. Un bieži vien, īpaši bērniem, vajag izvairīties no medikamentu lietošanas, īpaši, teiksim, tos, ko viņas pašas bez receptes izvēlās aptiekā, pie paaugstinātas temperatūras, ja, kad tas tiek lieki, teiksim, ir pietiekoši daudz dabīgu veidu, kā, teiksim, pazemināt šo temperatūru, nekaitējot organismu dabīgai imūnai sistēmai, jo tieši bērnībā mums veidojas, kā jau es teicu, tieši bērnībā mums veidojas šī pareizā imūnā sistēma, un ar to mēs nodaram pāri, ka mēs mākslīgi viņu pazeminām. Ar pretdrudža līdzekļiem, ar pretsāpju līdzekļiem, ar dažādām citām, teiksim, produktiem pie saslimšanām, kas ir, teiksim, simptomiem, kas izpaužās pie gremošanas problēmām. Bieži vien māmiņas grēko ar uzturu bērniem. Tas ir ātrās uzkodas, čipsi, saldumi. Tieši šī vecumā, kad bērniņam veidojas šī imūnā sistēma, ir jāparūpējās, lai uzturā ir pietiekoši daudz augļi, pietiekoši daudz dārzeņi, un tad jau šī imūnā sistēma veidosies pietiekoši spēcīga, lai pēc tam jau ejot laikam, organisms tiktu galā ar šiem dažādiem vīrusiem, baktērijām un nebūtu nepieciešams vēl papildus iegādāties dažādas uzturu bagātinātājs. Tas ir pirmais, kas jāņem vērā. Ir jābūt bērnam pastaigas, bieži svaigā gaisā un jābūt ir kustīgam bērniņam. Viņam ir tā kā jāpievērš vecākiem uzmanība, kad
Mazāk sēdēt pie datora. Mazāks, jā, šis te, es gribēju pareizi noformulēt šo te terminu, jo gluži varbūt, ja tā ir pusstunda vai stunda dienā, tas kaitējumu neradīs, ja? Jo ir 21. gadsimts un bērnam ir jāattīstās līdz ar to laikmetu, bet ja tās ir 8, 9, 10 stundas dienā pie datora ar ātrajām uzkodām, tad mēs nevaram sagaidīt, ka bērnam veidosies pareizi imunā sistēma. Un, ja tiklīdz kā, saprotams, ka vecāki ir diezgan aizņemti un viņi nevar palikt kopā ar bērniņu, un viņi atstāja aukli un auklē atstāja veselu skapīti ar medikamentiem, un tad, pie pirmajiem simptomiem... Tad aukli ņem to, kas viņai liekas labāks. Tieši tā, un šeit ir šī te vecāku atbildība uzņemties par bērniņu pareizi, viņam tā kā sniegt šo te fitoterapiju. Tas varbūt nebūs tāds tūlītais efekts, ja, bet daudz mazāk kaitīgs tieši organismā aizsargspēju veidošanās procesiem jaunībā, bērnībā, kad tas ir visintensīvāk. Un nevis iedot antibiotikas, lai nākamā dienā varētu palaist mierīgi uz bērnu dārzu. Jā, es jums pilnīgi piekrītu, jā, ka tas ir arī viens no veidiem, ko vecāki grēko, kad ir aizķērušās kādas šī te antibakteriālā terapija no iepriekšējām reizēm, ko ir parakstījis ārsts, un tad uz savu galvu tiek doti šie te līdzekļi nepamatoti un tādējādi arī pazeminot organisma aizsargspējas. Tā noteikti, tā ir viena no lielākajām kļūdām, kas var būt vispār. Tas nozīmē, ka pirmām kārtām būtu jādomā tomēr par savu bērnu veselību un nevis par skatoties tālākā nākotnē. Ja mēs, teiksim, izvērtējam šeit un tagad momentu, ja, tajā brīdī varbūt vecākam arī ir vieglāk iedot šie te sintētisko preparātu, iedot kādu šo te spēcīgāko līdzekli, kas nākamā dienā parādītu to, ka bērns it kā ir pēc simptomiem ir vedams uz dārziņu vai uz kādu nodarbību, bet skatoties tādā tālākā nākotnē, tas ļoti, ļoti ietekmē veselību kopumā. Un es ieteiktu vecākiem tieši pievērst uzmanību uz to, ka tieši bērnībā mums būtu jāizvairās no šo te sintētisko medikamentu lietošanas, bet jāizvēlās šis te nekaidīgākais variants. Tieši ārstniecības augi, fitoterapija, homeopātija, alopātija. Ir dažādi veidi, jau tas ir pēc brīvas izvēles, bet tas ir viens no risinājumiem, kā vecāki var palīdzēt bērnam veidoties par stipru, veselu un aktīvu jaunu cilvēku, kas tālāk, teiksim, dos to ieguldījumu mūsu nākotnē. Un tad, ko mēs tagad rudenī? Dzeram zāļu tējas, ēdam ķiplokmaizītes? Ēdam ķiplokmaizītes, dzeram zāļu tējas. Varbūt pēc vajadzības, ja mums tiešām nav uzkrāti šie nepieciešamie vitamīni vasarā, palūkojam pēc padoma aptiekā un rūpējamies par profilakses pasākumiem un būsim veseli. Un vienmēr atcerēsimies, ka profilakse ir daudz vērtīgāka un nozīmīgāka nekā jau pēc tam nopietna saslimšana ārstēšana. Paldies, Dace! Paldies jums arī! Ko mēs varam novēlēt no savas puses? Veselību jums! Paldies! Un visai latviešu tautai! Vēlos tad novēlēt, lai jebkuram Latvijā dzīvojošam cilvēkam ir stipra veselība, pietiekoši daudz enerģijas un vienmēr labs noskaņojums. Paldies! Paldies!